Labdien, cienījamie muzeja apmeklētāji, labdien, mūsu autori un viņas draugi, kolēģi un visi cilvēki, varbūt arī šo fotogrāfiju personāži. Šodien mums izstāž zāli, mēs ienāk neparastie rezeknieši, un gadu mēs sākam tieši ar viņiem. Gribētos, lai šis gads sākas labestības pilns, mīlestības pilns, rūpes viens par otru, lai mēs tās izjūtam un dāvājam viens otram, lai mēs saprotam to, kurš nonācis nelaimē, lai mēs ieraugam to, ko parasti skrienam garam un nekad neieraugam. Gribas, lai šis gads būtu daudz, kāds ir tāds kā tava izstāde, ja? Tāds kā tava izstāde, kur ir tik daudz mīlestības. Par to, kā izstāde tapusi un kā radās šī tēma, izstāstīs pati autore. Bet pagaidām es došu vārdu apsveikumam Rezeknes pilsētas domes priekšsēdētājiem Aleksandram Bartaševičam. Labdien, cienījamie izstādes apmeklētāji, rezeknieši. Man tiešām ir prieks saprast, ka pie rezekniešiem tiek pieskaitīti arī neparastas būtnes, dzīvnieki, kas dzīvo mums blakus, un tas tiešām viennozīmīgi padara mūsu pilsētu daudz siltāku un skaistāku pilsētu. Un mūsu cilvēkus, kas dzīvo šeit rezekniešus par tādiem varbūt jūtīgākiem pret saviem, gan pret dzīvniekiem, gan pret tiem, kas ir blakus. Un tiešām nebija iespējas apskatīt pilnībā šo izstādi, bet es viennozīmīgi redzu, ka visas bildes, ko mums ir apskatīt, ir tāds silts laiks. Un tie dzīvnieki arī paši, pat ja būtu sniegs apsakt, mēs viennozīmīgi raudamies uz šiem bildēm, kā tādiem ļoti siltiem cilvēku jūtu apliecinājumiem, un arī daba pieskaņojas pie šiem bildēm un sasilda mūsu sirdīs. Skaidrs, ka Irina ir ļoti mīl dzīvniekus, un tā var secināt viennozīmīgi. Tāpat, ka mēs visi, kas šeit šodien esam uz šīs izstādes atklāšanas, un man liekas, ka tās cilvēks, kas mīl dzīvnieku, viņš mīl arī līdzcilvēku, cilvēkus, kas viņam ir blakus. Tāpēc ļoti apsveicama iniciatīva. Paldies Irinai par tādu mēģinājumu grozīt mūsu pasaules uztveri. Jo tiešām raugoties ar dzīvniekiem, mēs paši kļūstam par pavisam citiem cilvēkiem. Kas vairāk mīl, kas vairāk ieklausās savus draugus, cilvēkus, kas ir blakus, un tas ir ļoti pozitīvi. Es ļoti ceru, ka daudz rezeknieši apmeklēs šo izstādi, un viņiem būs vairāk siltu domu pēc izstādes apmeklējuma. Esmu lepns, ka mūsu pilsētā ir tādi fotomākslinieki, kas dāvina tāda vairuma siltas jūtas pret visām dzīvajām būtnēm. Paldies, Irina! Paldies! Tiešām Irina ir viena no jums, rezekniete, ir viena no jums fotogrāfi, kas tiešām ir mēdījis mūsu pilsētā un caur savu darba vietu, caur laikraksta Panorama Rezekne, arī dāvā mums daudz siltu un jauku brīžu, parāda arī problēmas un izgaismo tās. Tā ka Irinai šāda pastaiga pa pilsētu, tā ir ikdiena. Tā ir tātad izstādes tapšanas laiks varētu būt diezgan
ietilpīgs. Nākošais, ko es gribētu pateikt, to, ka arī mēs, kā muzejs, kā iestāde, sadarbojamies ar Laikrakstu Panorama Rezekne, un Irina ir vienmēr mūsu pasākumos, izstāžu atklāšanās un arī tādos aprakstos, kas vēsta par pilsētas vēsturi fotogrāfijās. Tagad tāpēc es lūdzu došu vārdu Anastasijas Strautē, mūsu muzeja direktorē. Labdien visiem! Latgales Kultūrvēstures muzejā! Visiem sveiciens jaunajā gadā! Un man ir patiešām prieks, ka mūsu izstāžu maratonu tādu spēlēni sakot šajā gadā ieskandina ievirza Irinas fotoizstāde, Irinas personāla izstāde. Kā mēs ar viņu jau apvienājamies izstādes, šī viņai ir jau otrā personāla izstāde. Un vēl man ļoti patīk, ka mēs esam pilsētā pazīstam. Viņai ir ļoti atvērts, pozitīvs cilvēks, un Ines ir man izrāva vārdus no mukas, ļoti laba sadarbība. Viņa daudzus gadus vairāk kā viņas jau sanāk strādā par Rezekni. Viņa ir klāt visos mūsu izstāžu atklāšanas un citos pasākumos, un arī Irina sava kolektīva vārdā bija šogad, jau pagājušo gadu, viena no pirmajām, kas arī muzejnieku kolektīvu apsveica Starptautiskajā muzeja dienā. Tātad viņas fotogrāfijas vērīgā acis nekad nevienu mirkli nepalaiž garām. Un to es gribēju pateikt, ka būtībā jau tā dzīve mums bieži vien sastāv no viena vairākiem mirkļiem. Un fotogrāfs parasti šo mirkli notar. Viņš padara to dzīvu, viņš iedod tam mūžību, un šīs fotogrāfijas, viņas taču dzīvo, staro gaismu, elpo. Tas ir pats svarīgākais, bet mēs bieži vien šo mirkli palaižam garām, aizspienam tam garām, un citreiz jūtamies arī kaut kā dzīvē ne tā, kā vajag, bet ja mēs šos mirkļus prastu kā sevi paturēt, izdzīvot, novērtēt, kā to spēj mākslinieks, fotogrāfs, tad dzīvē arī citas krāsas pavisam piešķiram. Irina, savā teiktajā kādreiz arī, savā runā kādreiz teica tā, ka tev ļoti patīk dabā viss, un nekas nav atšķirams, nekas nav šķirams. Viss dabā ir harmonija, un viens otru papildina. Nu tā, lai tam arī ir. Darbie četrkājainie draugi, nevēlas saka ģimenē, ka tavu bērns, vajag viņam to četrkājaino draugu, jo tad viņš pavisam citas jūtas iemācās. Viņš iemācās būt jūtīgāks, uzmanīgāks, vērīgāks, kas arī viņam turpmākajā dzīvē noder. Tāpat putniņš, kas atlido un nolaižas mums tepat pagalmā uz zara, jebkura dzīva būtne un arī nedzīva būtne ir nesaraujami saistīta. Paldies tev, Irina, par šiem skaistajiem mirkļiem, par dotu reisību. Lai tava sievišķība, lai tava sievišķā intuīcija, tava sievišķā gudrība vēl gaiznākas un jaukākas mirkļus darbieskajā uzreišanos. Paldies! Personāži te ir daudz, kādam ir draugi, citam nav draugi, viņš ir pamests, varbūt tiešām atstāts novārtā, taču, kā redzams, Irinai pašai ir ļoti daudz draugu un kolēģi, un viens no šiem draugiem ir Jeļena. Un es gribētu dot vārdu arī Jeļenai pateikt kādu vārdu par savu draugu. Paldies! Labdien, cienījamie klātesošie! Man patiešām ir gods un prieks atrasties šeit un atrasties savas, ļoti senas un labākas draudzenes izstādē. Viņa vienmēr man lūdz atbalstīt viņu, tāpēc es stāvu ne kopā ar jums, bet tuvāk viņai. Ziniet, kā pavisi šie darbi? Ziniet, man palaimējas redzēt viņus jau pirms tam, daudz pirms tam. Es nezinu, par cik lielu laiku periodu šeit ir sakrājušies bildes. Jā, bet patiešām man laimējas, kad viņa skrien pie mums. Liena, pilītis staigāja pa pilsētu, tu paskaties, to es jau redzēju. Ja, Liena, tu paskaties, tur suns, viņš salst, viņš grib paēst. Es viņam tur šo to nopirku. Tas raksturo Irinu kā tādu ļoti labsirdīgu cilvēku, kas labsirdīgs
ir īpaši pret dzīvniekiem, pret tādām neparastām būtnēm. Līdz ar to, bet ziniet, ticiet man, to, ko es redzēju, teiksim, vai uz datora ekrāna vai fotoaparāta ekrāniņa, ja, tas droši vien nav salīdzinoši ar to, cik tā izskatās tie darbi, kad viņi ir tāda tik liela palielināta formāta, kā viņi tā izskatās. Nu, patiešām burvīgi. Un ko es gribu pateikt, ka tā ir tikai noteikta daļa no Irīnas bildēm, no Irīnas darbiem, ko viņa es novēlu tev vienmēr, lai tava zinātkāre pret visu apkārtēju, lai tava, kā saka, uzmanība pret visu, ko tu vari pamanīt, to, ko varbūt mēs nevaram, lai turpinās, lai tev liels tev panākumus tava nodarbē, tava ikdiena, un būtiski bilde te ir tava dzīve, te ir tava gan vaļas prieks, gan darbs, gan viss. Paldies! Tad mēs visi atbalstām patiešām. Liels paldies, ka visi ieradāmies. Un cik es zinu, šeit ir visi cilvēki, kuriem ir saistība ar Iras darbu, kuriem dažiem ģimenēm, dažiem cilvēkiem ir noteikti pielikusi rokas ar savu ierīci, un kur bija cilvēki iemužināti patiešām ejot, dzīvojot mūsu pilsētā. Paldies! Tātad baudam, un patiešām līdz 4. februārim mēs varam baudīt visus šos darbus, kas ir šajā izstādē. Paldies! Ну, идея была такая, наверное, родилась на ходу. Вот ты идешь, видишь, и уже маленький рассказ об этом животном хочется передать зрителям. Вот, но буду коротко. Никто не пострадал, Юля скинул, все животные остались живы, лебеди отмерзли благополучно, собака дождалась кусочка мяса у магазина, щенок дождался выхода из кино хозяев. В общем, никто не пострадал. Я хочу сказать, что выставка очень позитивная. Вот, никаких таких эмоций у вас не должна вызывать. Пожалуйста, получайте положительные эмоции, которых в это время может быть очень мало. Вот. И еще хочу сказать, если мы жалуемся, что мало солнца за окном, то, наверное, есть очень простой способ. Кормить своих пернатых синичек, и, пожалуйста, у тебя будет уже много солнышек за окном. А может быть, даже и яблоки цветут, правда? В общем, все в наших руках. Только надо действовать. Все будет хорошо. Спасибо.